Vai jums, kas gaidāt tā kunga dienu, kāpēc jūs domājat, ka jūs sagaidat kaut kas labs? Pravietis Amos saka, vai gadījumā nebūs tā, ka bēgot no lauvas, jūs ieskriesiet lācim rokās un ieejot kādā namā, jutīsieties droši un atspiedīsieties pret sienu, bet čūska jūs sakodīs. Redziet, arī musulmaņi, islāma sekotāji gaida savu pestītāju Mahdī atgriešanos, kurš ieviesīs kārtību šeit virs zemes, bet viņu pestītājs un viņu glābējs ir pats Antikrists. Un kunga diena viņus pārsteigs negaidīti, un viņi visi, kas nomaldījušies, kas pieķērušies un seko Antikrista mācībai, saņem sodu. Bet kā ar citām reliģijām, musulmaņi, Jehovas liecinieki, adventisti, daudz cits, maldu baznīca, Romas katoļu kartels un citas maldu baznīcas un viltus kristieši, arī viņi taču dzied dziesmas un gaida kunga atnākšanu. Vai tā diena arī viņus pārsteigs un nāks kā tumsa, tie piedzīvos ļaunumu, ciešanas un sāpes. Tamdēļ viens ir priecīgi dziedāt un gaidīt kunga atnākšanas dienu, un arī Amos grāmatā Dievs saka savai tautai, man riebis jūs sanāksmes jūs sapulcs, jo jūs esat atmetuši Dieva baušus, jūs esat ar nicināšanu izturaties pret viņa taisnību, pret viņa pavēlēm. Viņš saka, beidziet savus šos te upurus pienest man, es tos negribu, man tie nepatīk, es tos negribu pieņemt un pārstājiet dziedāt man tās dziesmas. Bet, lai taisnība izplūst kā upe, rīkojieties taisnīgi, atgriežieties no saviem nedzīviem darbiem, atgriežieties no saviem grēkiem, meklējiet tā kunga vaigu, dzīvojiet taisnīgi, meklējiet viņa ceļus staigāt. Tad tā diena būs jums kā prieks, un jūs varēsiet gaidīt kunga atnākšanu, kā arī atklāsmes grāmatā teikts, gars saka, nāc kungs Jēzu. Tāpēc izmeklēsim savas sirdis, vai neesam pievilti, vai tomēr kunga dienu, par kuru tik daudz dziedam un tik daudz esam runājuši, vai tomēr tā neatnāks ar bēdām un skumjām. Un ja tā, tad vēl ir laiks atgriezties. Darīsim to, kamēr vēl Dieva žēlastība ir, šīs žēlastības durvis ir atvērtas mums visiem.